Ķīlis saka, tāpat es saņēmu no ministra prezidenta lūgumu atsevišķos jautājumus būs labvēlīgākam pret Ventspili. Piemēram, būt pielaidīgākam pret to, ka Ventspiles profesionālās izglītības centram ir dārgāka būvniecības stāve nekā pieļaujams. Un jūs bijāt pielaidīgs. Tas bija nepatīkami, bet jā. Nu, lūk, tad viņš pats ir uzprasījies, jā, lai viņš tad neapvainojas Ķīlis. Tad par ko iet runa? Tad 2010. gada janvārī valdība apstiprināja profesionālās izglītības iestāžu tīkla pamatnostādnes, kur bija paredzēti 14 kompetences centri. Nu, tā bija, tad citiem vārdiem, tika apstiprināta reforma. Pamatojoties uz to, visas skolas izstrādāja savu skolu attīstības stratēģijas, ko attiecīgi Izglītības zinātnes ministrija saskaņoja. Un pamatojoties uz to, Ventspils tehnikums 11. gada septembrī izsludināja iepirkumu. Atnāca Ķīlis, visu reformu apturēja uz veselu gadu. Un šobrīd, pateicoties šim te Ķīļa bezatbildīgai rīcībai, visas Latvijas profesionāla izglītības skolas, ieskaitot Ventspili, pazaudējuši vismaz gadu, un vismaz gadu mācīsies padomju laika telpās, pamatā ar padomju laika aprīkojumu, kas nekādi neatbilst 2013. 14. un nākošo gadu darba tirgus prasībām. Līdz ar to profizglītības sistēma Latvijas par gadu vēlāk varēs piedāvāt mūsdienā prasībām atbilstošu darba spēku. Ķīlim šo apturēšanu tā bija absolūti bezatbildīga. Tas bija tāds, krievi saka, pižonstva, dendī gājiens tāds, Londonas dendī gājiens vai Parīzes dendī gājiens, kas grib parādīt, ka cik es esmu kruts, cik es esmu čalis liels. Nu, lūk. Tātad Ventspils profesionālā vidusskola, jau pāris gadu kompetences centrs un šobrīd tehnikums, neskatoties uz šo te aizliegumu, pakluso turpināja darbus, jo Ventspils tehnikumam, vēl valsts tehnikumam, ne pašvaldības tehnikumam. Viņiem ir ārkārtīgi svarīgi veikt šo te reformu, jo tās kopmīnas 50 vietām, kas viņiem ir, tās ir neder pat padomju laika prasībām neatbilst. Mācību klases atrodas vai atradās galīgi nepiemērotās telpās bez pienācīga aprīkojuma. Lūk. Un tātad Ventspils valsts tehnikums pabeidza būvniecības iepirkumu 12. gada 25. septembrī ar pozitīvu iepirkuma uzraudzības biroja atzinumu, ka viss ir kārtībā. Tas būtu tas brīdis, kad vajadzētu slēgt līgumu ar būvniekiem un būvēt. Bet būvēt nevarēja. Būvniecība aizkavējās uz 6 mēnešiem pateicoties Ķīļa bezatbildībai. Jo Ķīlis
piedāvāja un valdība apstiprināja 2012. Gada 20. novembrī, tad 2 mēnešus pēc iepirkuma, kad iepirkums jau ir noticis un cena zinām, finansējumu valsts Ventspils tehnikumam 10 miljonu latu apmērā. Es mazliet tā apaļoju. 10 miljonu latu apmērā. Iepirkums bija noslēdzies uz 10,9 miljoniem. Tad valdības lēmumā paredzēja summu mazāku nekā vajadzīgs pēc iepirkuma. Pie tam tas bija apstākļos, ka nevienai citai profskolai iepirkums nebija pabeigts. Nevienam citam kompetenci centram iepirkums nebija pabeigts. Līdz ar to viņu summas ir vispār tādas, pieņēmumi tie. Tie ir pieņēmumi. Šeit bija precīzi zināma summa. Tad ir precīzi zināma summa, ir beidzies iepirkums, Eiropas nauda, to var pazaudēt, viņu vajag sākt darbus, skola ir veca, viņa vajag pilnīgi radikāli pārbūvēt, nav kur bērniem dzīvot kopītnēs un tā tālāk. Ķīlis dzer, darbā nenāk, regulāri tiek pieslēgts pie sistēmas, lai dabūtu viņu uz kājām. Tā nav nekāda sirds, tas ir alkoholisms, kad alkoholiķis nodzeras pāris dienās tā, ka viņš vairs nav pieskaitāms, tad viņu slēdz pie sistēmas un attīra asinis no alkohola. Tā ir tā lieta. Un tā vietā, lai strādā, viņš visu kavēja. Un tāpēc mēs, lai palīdzētu, tā skaitā lai palīdzētu valsts tehnikumam, realizēt valsts apstiprināto reformu, lai palīdzētu valsts tehnikumam pildīt valsts attīstības plānu, mēs griezāmies pēc palīdzības pie mūsu valsts prezidenta un raksturojām situāciju kā absolūti nenormālu. Pie ministru prezidenta, pie finansu ministrijas vadības. Vairākas reizes tikāmies ar IZM, Izglītības zinātnes ministrijas augstāko ierēdniecību. Un tikāmies ar citiem politiķiem, cenšoties pierādīt un pierādījām, tā skaitā Valdim Dombrovskim, ka Ķīļa darbība ir kaitniecība. Un ka tas finansējums, kāds ir nepieciešams atbilstoši iepirkumam, un tas bija pirmais iepirkums no visiem kompetences centriem, un pagaidā nevienam citam iepirkums nav bijis. Tad Ventspils skolai beidzās ar pozitīvu iepirkumu biroja atzinumu septembrī pirms gada. Ir pagājuši 11 mēneši, vēl neviens cits iepirkums nav noslēdzies. Neviens cits. Tāpēc es runāju par gadu. Un, protams, paldies Valdim Dombrovskim, tāpat arī mūsu valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Viņi tā lietai piegāja ar izpratni. Sapcīt, arī finansu ministrija tāpat arī pozīcija ņēma, ka mūsu nostāja ir absolūti pareiza un valstiska un atbalstāma. Un tā rezultātā Ventspils tehnikumam, valsts tehnikumam pasītroja, tika piešķirta tā summa, kas tika iegūta iepirkuma rezultātā. Tad nevis 10 miljonu latu, bet 10,9 miljonu latu. Tāds ir tas stāsts. Tad grib pasītrot, Ventspils tehnikums ir valsts tehnikums. Un nevis Dombrovskim bija jāzana Ķīlim, bet Ķīlim bija jāzana Dombrovskim. Ķīļa pienākums bija jautājumu nekavēt. Ķīļa pienākums bija dot nepieciešamo finansējumu. Tā vietā Ķīļa pienākumus vajadzēja veikt Dombrovskim, kas ir absolūti nenormāla situācija. Vienīgais, ko es varu pārmest Valdim Dombrovskim, ka viņš tik ilgi šādu te klaunu savā valdībā, alkoholiķi, ar visu atbildības saku, alkoholiķi pacieta savā valdības sastāvā, kurš regulāri nenāca darbā, tāpēc, ka dzēra. Da lai dzer pa nakti, ko viņš dzer pa dienu. Un beigās vēl dabūja zilu aci no brūtes vīra ar kāju starp citu. Tagad par sadārdzinājumiem. Es jums varu pateikt,
Tātad Liepājas valsts tehnikums. Ministrs kabinets paredzēja summu 13 miljonu latu. Šobrīd prognozējumās izmaksas ir 19 miljonu latu. Austrumlatgale 9 miljoni 14. Ogre 9 11. Un iepirkums nekur nav noslēdzies. Tā kā ar ko viņš beigsies, to vēl neviens nezina. Visbeidzot, par cilvēkiem jau jāspiež pēc darbiem. Kas pierāda, ka mūsu, es saku, bet tas ir valsts tehnikumam, bet viņš ir Ventspils valsts tehnikums. Viņš ir valsts tehnikums, viņš strādā uz visu reģionu. Ka mēs šim te projektam piešķiram ļoti lielu nozīmi, tas, ka Ventspils pašvaldība valsts vietā, tas ir Ķīļa vietā, mēs esam finansējuši Ventspils tehnikam attīstības projektu par 431 000 latu. Mēs esam finansējuši projektu iesniegumu tehnisko specifikāciju sagatavošanu ekspertus, viņiem nebija nauda ekspertiem. Kā bez ekspertiem var sastādīt aprīkojumu visu nevar sastādīt. Tehniskā ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanai tehnikumam nebija nauda, un valsts viņiem nedeva naudu. Kā viņi paši var izstrādāt? Nevar. Zemi vajadzēja iegādāties. Tas vien maksāja 316 000 latu. To izdarīja Ventspils pašvaldība. To izdarīja viena kapitāla sabiedrība, bet tas bija pēc mūsu lūguma, un tā bija nauda, kas citādā veidā mēs saņemtu pašvaldību. Ideja konkursu organizēšana par projektu arī pašvaldība finansēja. Mēs finansējam personāla izmaksas, lai varētu vadīt normālu projektu. Interjera risinājumu projektu izstrādē Ventspils tehnikumam 11 000 latu. Un šobrīd, kad ir projekts reālā stadijā, valsts nefinansē pienācīgā apmērā, lai varētu pieņemt darbā projekta vadītāju, viņu palīgus un tā tālāk. Kā var novadīt tādu projektu? Viņi paredz projekta vadītājiem 700 latu atalgojumu. 700 latu. Kur idiotu augstklases speciālistu tur var atrast? Tādu nav. Ja jūs gribat labi novadīt projektu, jums jābūt attiecīgi augstklases speciālistam. Tāds maksā vien 3000 latu mēnesi. Un nemazāk. Tāds ir tas stāsts. Tā kā es gribēju teikt tā, ķīli, sēd pie ratiem, mazāk dzer. Un ja dzer ar prātu, un ja brūtējies ar prātu. Jā. Tāds vēl vadīja prezidenta, protams, kāda prezidenta, Zatlera strateģisko, kā viņi saucās, komiteja, ne komiteja. Kāpēc jau mums te tā iedzina? Visādi tie gadījumā cilvēki pa ministriem kļūst. Ķīlis, sprūčs, klauni. Tā sistēma kopumā jau ir aplama, tāpēc arī valsts varbūt nevar maksāt tādas algas valsts pasūtītu objektu profesionāli kaut kādu finansēšanai. Ja ministram pašam būs kaut kādi 800-900 lats algas un projektētājiem, kurš projektē vienu objektu. Ne, tas nav projektētājs, tas ir projekta vadītājs. Projekta vadītājs. Izglītības sistēmas vadītājiem ir mazāk nekā iestādes. Jūs saprotat, katram speciālistam ir tirgu zināma cena. Un, ja jūs esat kvalitīvs tenors, jums tirgu ir cena. Un, ja jūs gribat viņu, lai viņš dzied tajā Latvijas Rīgas operā, tad jums jāmaksā tā. Ja nē, viņš nedzied, viņš dziedās kaut kur citur. Tāda veida speciālistiem tas nav ierēģi. Es nerunāju par ierēģiem. Ja? Es runāju par augstklases speciālistiem, kas ir tur pāris 10 Latvijā. Tā viņi maksā. Tā ir normāla tirgus cena. Un tur neko nevar darīt. Un to nevar finansēt kā tehnikuma direktora vietnieks tur kaut kādos celtniecības jautājumos ar algu, tur es saku 700 latu. Tas nav nopietni, vienkārši nav nopietni. Otrs variants, protams, jūs pieņemat cilvēku, kas darba tirgu maksā 700 latu,
Bet jūs nebrīnaties, ka jums pēc tam iznāks, ka jums Eiropas komisija pārbaudīs un pateiks tā, no 10 miljoniem 10% Eiropas naudas ir neatiecināms. Ko tas nozīmē? Ka Eiropa to naudu savāks, un jūs pazaudēsiet. Vairs nevis tur 67,000 latu gadā, bet jūs pazaudēsiet miljonu, un varbūt vēl 5 miljoni. Pa visām skolām kopā, cik skolās jau, profskolās nav lielas summas atzīts kā neatiecināms. Līdz ar to no Eiropas naudas nefinansējums, līdz ar to jāfinansē no valsts budžeta naudas. Finanses ministrijas ziņojums ir, profskolu sistēma visvājākā šai ziņā. Tā kā, tur neko nevar darīt, tā ir tā cena, tur neko nevar darīt. Tas tā kā, lidotājs, nu ko? Ja jūs gribat lidot ar attiecīgi certificētu lidotāju, ka viņš ir pie lidmašīnas stūres, piedodiet, viņiem ir pasaules cena, viss. Vai tas latviets vai francūzs, tam nav nozīmes, cena visiem vienāda. Jo viņš var lidot gan tur šitie tādi paši. Tie ir ļoti atbildīgs moments. Mēs arī pašvaldībā redzam, ka ne visur mums ir tā, kā mēs gribētu tā, ideālis gribētu teikt, nē. Bet, protams, ne jau tāpēc, ka tur nedod naudu, lai finansētu pasūtītāju funkciju veikšanu. Pie tam tas jau ir pasūtītāju funkcijas, viņš jau visu laiks projekts, teiksim, Ventspils tehnikums, sāka reāli būvēt šī gada aprīlī, vajadzētu pabeigt 14. gada beigas apmēram, pusotras gads mazliet vairāk. Ja viņš maksā tur 10,000 latu mēnesī, tad viņš maksā 10,000 latu mēnesī. Bet projekts 11 miljoni, tad pa ko iet runāt?